Kā jau katru pusdienas laiku, mēs apstāmies, ko dara citi YouTuberi. Ko mēs dzirdam? Ka mēs tiekam aicināti no Funface TV satikties nākotnē. Es domāju, pienāks laiks ar viņiem satikties. Man tas reāli uzrunāja, jo viņš nevienreiz viens to atkārto. Tātad es uzskatu, ka mēs brauksim satikt viņu nākotnē. Noskaidrosim. Mēs tiekamies nākotnē. Nākotnē. Nu tā, Norbert, mēs dodamies visi tevi sagaidīt nākotnē. Tiksimies nākotnē. Tas ir kaut kas vienreizējs. Mēs šodien satiksim Norbertu no Funface TV. Tā kā tu mums esi dārgs un tāds populārs cilvēks, mēs vedam tev kukulu uz nākotni. Nepievērs uzmanību tam, Jānis bišķi noprovēja. Te būs limonāde, tas viss būs. Mēs nākotnē tiksimies ar tevi. Šīs viss ies uz nākotni. Šis viss tev līdzi. Mēs pat 3 kameras izmantojam, lai iemūžinātu šo ceļojuma mirkli pie tevis nākotnē. Tas ir kaut kas nebijis. Mēs satiksim Norbi. Funface TV rullē labākie. Tas ir kā pirmo reizi, kad cilvēks izkāp uz mēnesi. Mēs to esam izdarījuši. Mēs esam nākotnē. Mēs esam Norbi, ko sasniegts. Mēs esam nākotnē. Tas viss, Norbi, ir tevis sēd. Mēs esam šeit, te ir nākotnē. Un ko mēs esam sapratuši, atbraucot uz šejieni? Viņu šeit nav. Kur tu esi? Viņš mūs ir piekāsts. Tas viss, kas bija veltīts ar visām maizītēm, ar visu limonādu, viss šitas ceļojums. Norbi, tu mūs reāli... Es neteiktu. Norbi! Kur tu esi? Es neteikšu skaļi, Norbi, vienkārši to. Tu saproti, mēs to atcerēsimies. Tas mirklis ir zudis. Norbi! Norbi! Es kad viņu satikšu, Norbi, tu zini, kas būs? Tu zini? Reāli. Es esmu bēdīgs par visu šo notiekošo. Domāju, mums kāds ir kārtīgi. Visā tajā. Nezinu. Ir kā slavenākie YouTuberi Latvijā, bet lielākie mēļi. Jā.
Kaut es to nebūtu dzirdējis no viņa mutes, ka viņš gaida mūsu nākotnē. Tas ir nežēlīgi. Es nezinu, ko es bērniem mājās pastāstīju.